Kopā ar mums, un mēs jau pēc maza brīža sazināsimies ar mūsu sudraba medaļu ieguvējiem, un tie ir brāļi Šici, kuriem vecmāmiņa solīja noaust arī šalles ar olimpiskajiem riņķiem. Segas ar olimpiskajiem riņķiem. Bet pats svarīgākais ir tas, kā viņi abi brāļi šobrīd jūtās, un to mēs uzzināsim jau pēc dažām minūtēm, kad mēs sazināsimies tiešraidē ar viņiem, kuri atrodas šobrīd Vankūverā. Jā. Bet pirms tam mums ir laba ziņa māmiņām un arī mazajiem bēbīšiem. Tēlīn, tā, ka tev būs 9 mazi bērniņi, varēsi vest viņus uz tirdzniecības centru Mols, kur ir atvērta kafēnīca arī visiem mazajiem. Jā. Turiet ziņu. Tā es pārgriezīšu vienu. Tas izdošanās. Šonedēļ durvis vērusi Mola Mazuļu akadēmija ar Latvijā pirmo mazuļu kafēnīcu. Katrs bērns jau, protams, uzliek savus rūpes, savu materiālo, garīgo, intelektuālo, emocionālo atbildību, bet tā labākā investīcija ir bērnos. Un tāpēc tik labi, ka šeit Molā ir kāda vieta, kur bērni mazuļi jau no pavisam mazām dienām varēs mācīties, kā dzīvot dzīvi. Mazuļu akadēmija ir tikšanās vieta ģimenēm ar bērniem, kur kopīgi mācīties, apgūt jaunas prasmes, risināt aktuālus jautājumus, satikt domu biedrus un atpūsties. Šis projekts ir nācis mums no sirds, kas ir milzīga uzdrošināšanās šajā laikā. Un mēs ticam, ka labie darbi tiks novērtēti, un mēs patiesībā ļoti paļaujamies, uz to, ka mūsu pedagogi attaisnos uz viņiem liktās cerības, un mēs tiešām palīdzēsim atklāt mazos Latvijas talantus. Mola Mazuļu akadēmijā darbosies bēbīšu skola, estētikas skoliņa, kā arī būs pieejamas daudz un dažādas citas nodarbības. Piemēram, krāsu terapija, angļu valoda, latviešu valoda, kā arī citas mācības, kas veicinās bērnu attīstību un paplašinās intelektu. Ir padomāts par visiem, ir padomāts par pašiem bērniņiem, kurus varēs uzticēt gan auklītēm, atstāt patās uz vietas, kamēr māmiņas un tēti mācīsies. Mazuļu akadēmijā varēs mācīties ne tikai mazuļi, bet jaunas prasmes varēs apgūt arī vecāki, jo te lekcijas vadīs gan pastāvīgie pedagogi, gan tiks aicināti dažādi vieslektori un speciālisti. Es esmu topošo vecāku skolas vadītāja un grūtnieču vingrošanas vadītāja. Un par grūtnieču vingrošanu es varu teikt tā, ka tas nebūs fitness, tad mēs necilāsim hanteles, bet tā būs tāda meditatīva 1 stundas pavadīšana vienreiz nedēļā. Mazākiem ķipariņiem jaundzimušiem būs bēbīšu skoliņas. Grūtniecēm būs ginekoloģiskas konsultēs par dažādākiem jautājumiem. Tas nenozīmē, ka šeit būs ginekoloģijas kabinets, bet nākas talkā ar izskaidrošanas jautājumiem. Šī būs vieta, kur vecākiem rast atbildes uz daudziem jautājumiem. Šeit būs labi speciālisti, kas palīdzēs mazos ķiparus izaudzināt, arī atbildēt uz kaut kādiem bērnu audzināšanas, tā teikt, jautājumiem. Vienkārši vieta, kur vecākiem atpūsties kopā ar mazuļiem. Pagaidām Mola Mazuļu akadēmijas bērnu nodarbības paredzētas bērniem vecumā līdz 13 gadiem. Pieteikties nodarbībām var gan veikalā uz vietas, gan akadēmijas mājaslapā www.mazuļuakadēmija.lv. Ja arī jūs un jūsu mazulis vēlaties apgūt jaunas prasmes un zināšanas vai vienkārši jauki pavadīt laiku, Mazuļu akadēmija ir īstā vieta. Zīta Lazdāna Lāķa, Andris Damburs, Tautas balss. Ei, nu redz, cik smuki. Man tā liekas, ka tomēr tā ir tāda pirmā vieta Latvijā, vai ne? Man šķiet, ka jā, katrā ziņā mazuļu kafēnīca, tā ir pirmā, ko es esmu dzirdējis, bet ļoti interesanti. Es jau apskaužu, jo redz, tad, kad es biju maziņš, man tāda nebija. Bērndārzā nosēdināja pie galda, pusdienas brokas, viss, bet tā kā kafēnīca, jā. Tādu kokteilīti vai tādu kokteilīti. Nu, tā nebija. Tomēr, jā. Atceros, kā tagad, vai dieniņu bērndārs. Tas bija tik mīļi. Tagad var tā pa smuko visi mazie bēbīši. Bet, runājot